Jā, un nākošais rezultāts droši var gatavoties Āgita Podborska. Viņas tiešām mentori ir Una Jungfermane. Jā, un tāda pamatīga problēma - osteoartrīts labajā gūžā, sāpes, grūti kustēties, un jā, rezultāts lielākoties arī ar biluronu. Jā, droši, Agita, pastāsti, kā gāja, kā bija. Nu jā, sveiki visiem vēlreiz, un es arī dzīvoju Anglijā, un mana problēma ar kājām ir jau, varētu teikt, ka no dzimšanas, jā, bet ar gadiem ejot ir, nebūt vieglāk. Un jau ir bijušas kreisai gūžai 3 operācijas, kur pie pēdējās operācijas 12 gadus atpakaļ rezultātā ir muskuļu atrofija. Tur laikam neko nevarēs darīt. Nezinu, redzēs, kā būs vēlāk. Bet, un līdz ar to es staigāju uz kruķiem. Pa māju ar vienu kruķi, bet ja kaut kur tālāk, kaut gan es pagaidām nekur baigi tālu neesmu gājusi, kaut kur tepat uz piemāju veikalu. Bet runa, ja iet par labo kāju, par gūžu, tai arī man ir osteoartrīts jau ilgi, tiešām ilgi. Bet tās sāpes februārī jau bija tādas, kad es praktiski neko nedarīju, tur vispār gandrīz neko, kad es taisīju arī ēst, jo es nevaru mierīgi nogulēt, tad vienalga es taisu ēst, bet ar 3 piegājieniem drusiņ kaut ko sagatavo, aizēju atpakaļ, pēc tam atkal, un tad praktiski ļoti maz kaut ko. Un februārī es sazinājos ar Unu, un tad es vēl viņu izprašņāju, kaut gan Unu jau es pazīstu diezgan ilgi, un es domāju, nav ko, kā es saku, sliktāk nebūs un zaudēt nav ko, jā, jo, kā iepriekš minēju, es esmu izmēģinājusi dažādu kompāniju produktus, jā, bet šādus rezultātus neesmu redzējis nekur, jo it kā citur bija, it kā liekas, ka pat varbūt būs, bet nekā nebija gan. Un tad es februāra beigās pasūtīju biluronu, jo es sāku ar biluronu. Un, kad es mēnesi izdzēru, es jau vienā brīdī sapratu, kad kaut kā es ilgāk stāvu un kaut kā vairāk es jau sāku darboties, kad tās nav 5 minūtes, bet tās jau ir stunda jau, ja, kad uz vietas var nostāvēt, jo es pat jau biju atspiedusies uz galda, kad kaut ko darīju tās 5 minūtes. Un tagad, un es joprojām turpinu dzert, un tad ar marta sākumu kaut kā es iegādājos detoksu, izgāju detoksu, tad es izgāju parašītu programmu un patreizēju Kolovada Light programmu. Būs 2. etaps Kolovadai. Pulverīši rītā sākās. Un tad, protams, turpināšu, arī gribēšu iziet vēl to limfu attīrīšanu. Jo man, pat cik es visu laiku stāvu uz tās vienas kājas, man ir, tas ir principā visu mūžu svars uz vienas kājas. Pēdējā laikā man tā labā kāja ir sapampusi, tā kā, tūska vai kas, es nezinu, kā pareizi pateikt, un viņa pamst, redzēsim, vai tas mainīsies kaut kas vai nē, jo, tas svars ir uz vienas kājas visu laiku. Labi rezultāti. Jā, es esmu ļoti priecīga. Es tagad varu normāli pagatavot vakariņas, tad es varu uzsert kaut kādu kūciņu, tad tur cepamiņas kaut ko tādu. Mazās vienkāršās cilvēku laimes, ne? Jā, tas ir it kā tik maz vajag, jā, bet tai pašā laikā tas ir tik daudz, jo tie cilvēki, kam varbūt nav tāda problēma, jā, viņi varbūt nesapratīs tādu lietu, jā, bet ja tu visu mūžu smocījies un kad tev tās sāpes paliek arvien vairāk un vairāk, tad, un tu no viņām tiec vaļā un kaut ko vari darīt, tas ir wow. Jo man bija pagājušajā gadā vienā brīdī vispār, kad es praktiski nedarīju vispār neko, tikai līdz toaletei. Tā kā
kaut kā tā man iznāca ar manu to visu. Paldies!